parunāsim par sapņiem, kurus redzam miegā. Mēs visi guļam, sapņojam, mostamies ar dažādām sajūtām, dažādās noskaņās. Ir 3 veidi sapņi. Ir lielie dzīves sapņi, kurus redzam vienreiz vai 2 reizes visā mūžā, un neskapēc tos atceramies, lai arī tajos nav būtisku notikumu. Šie lielie dzīves sapņi runā par mūsu dzīves misiju. Ir sēriju sapņi, kurus redzam gadiem ilgi, tie atkārtojās, un tie runā par mūsu bāziskajiem konfliktiem mūsu galvās. Un ir aktuālie sapņi, kas atspoguļo pašreizējo situāciju, veselības stāvokli un tā tālāk. Sapņu analīze ir ļoti aizraujoša un interesanta, un atcerēsimies vienu lietu. Sapņos visi personāži esam mēs paši, gan tie, kas bēg no razbainieka, gan paši razbainieki. Un tāds piemērs – jātnieks uz zirga jāja pa meža taciņu. Tad lūk, mēs esam gan jātnieks, gan zirgs, gan mežs, gan taciņa. Sapņu analīze ļoti uzlabo dzīves kvalitāti. Tad nu sapņosim, analizēsim un dzīvosim kvalitatīvi. Skatītāji jautā, kāpēc es ātri nogurstu un nevaru atbrīvoties no liekā svara? Sievietes nogurst nevis tāpēc, kad ir daudz darba vai liela fiziskā slodze, bet tāpēc, kad ir strauji pazeminājies sievišķā jeb glāstu hormonu līmenis oksitocīns. Un ir paaugstināts stress. Paaugstināts stress mums rada papildus vēlmi pēc saldumiem un ēdiena. Tas gan palīdz tikai uz īsu brīdi, jo pēc tam rodās vēl lielāks nogurums, nomāktība un gribas vēl un vēl saldumus. Tātad, ja tu gribi nomest lieko svaru, ja tu gribi labi justies vai vienkārši pilnvērtīgi izbaudīt mīlas rotaļas, tev ir jāatrod nodarbs, kas palielina oksitocīna līmeni. Šajā pasākumā iesaisti ne tikai savu partneri, bet arī visus apkārtējos. Tātad, 3 reizes nedēļā vismaz 10 minūtes atrod laiku parunāt pa telefonu ar savām draudzenēm. Kā tu jūties? Klausies mūziku, dziedi, dejo dušā, mājās vai uz skatuves, vienalga kur. Lutini savu ķermeni ar harmonizējošām masāžām vai aromātiskām vannām. Mīļo sevi, mazuļus un mājdzīvniekus. Un saņem dāvanas no partneri, ja tev tāds ir. Bet, ja tev tāda nav, dāvini dāvanas sev pati un priecājies par tām no sirds. Pieņem to, ko pasaule tev dod un izbaudi to pilnā mērā. Un skat, pēc kāda laika ne tikai tev pašsajūta uzlabosies un svars pazudīs, bet iespējams sāks arī veikties biznesā tev un tavam partnerim. Šoreiz labas ziņas ir atnākušas pie mums no Āfrikas. Stāsts ir par CC mušu. CC muša ir nelāga. Tā pārnēsā tripanosomas, un Āfrikas tautā izsauc miega slimību, kas savukārt mazina ražošanas efektivitāti. Tagad Nairobi pilsētā gēnu inženierijas speciālisti ir radījuši jaunu CC mušu. Jaunā CC muša nevar pārnēsāt tripanosomas, neizsauc Āfrikas tautā miega slimību, un tātad ražošanas efektivitāte celsies. Savukārt latviešiem tagad ir iespēja Āfrikā izveidot savu diasporu. Kopā ar afrikāņu tautu mēs būsim nomodā, celsim ražošanas efektivitāti un līksmosim. Tā arī darām. Ja vēlies dzīvē ko sasniegt, uzstādi mērķus un rīkojies. Daži uzskata, ka mērķu sasniegšana ir kaut kas pretdabisks, cilvēka dabai neraksturīgs, ka vajag vienkārši dzīvot harmonijā ar sevi un dzīve pati mūs aiznesīs kaut kur. Tās ir atrunas,
un attaisnojums slinkumam. Ja labi padarīta darba sajūta tev ir sveša, sāc ar mazumiņu. Izplāno nākamo dienu vai sastādi rīcības plānu nākamajai stundai. Un skat, pēc stundas tava sajūta būs daudz labāka. Protams, ja būsi darījis iecerēto. Uzstādi mērķi, rīkojies, lai tev veicas. Šonedēļ paredzami kādi labvēlīgi apstākļi, piemēram, kāds brauciens vai tikšanās, kas sagādās progresīvas pārmaiņas vai nesīs kādu attīstības ideju. Turklāt tas var attiekties uz jebkuru no jomām. Allaž racionālais prāts gan mēģinās traucēt. Tas rēķinās, baidīsies, veidos dažādus negatīvus scenārijus. Vārdu sakot, uzmāksies neliela paranoja. Protams, ja jūs pārlieku raizēsieties par māju, darbu, māti, tēvu un citiem stabilitātes garantiem, tad ar jums nekas nenotiks. Pilnīgi nekas nenotiks. Taču šīs nedēļas aicinājums ir riskēt. Riskēt iekāpt meklējumu upē, jo tas ir vienīgais ceļš, kas ved pretī atklāsmēm, laimestiem, labām attiecībām. Tas ir ceļš, kas ved uz jūsu esības dziļāko būtību. Risks iekāpt upē un ļauties meklējuma straumei attaisnosies. Palīdzība, ja būs nepieciešams, nāks kā nejaušība. Un skat, var gadīties kāds laimests, kāds atradums, vai iespējams nejauši atgūsiet reiz zaudēto. Ja jūs to gribēsiet, šī būs mistisku sakritību un veiksmīgu atradumu nedēļa. Būs tā.